Šajā pamācībā apskatīsim, kā uzstādīt populāro WordPress blogu sistēmu uz savu personālā datoru. Viss, kas mums ir vajadzīgs, no viņa mājaslapas lejuplādēt pašu WordPress. To varam izdarīt viņa mājaslapā, kas man tagad ir atvērta wordpress.org. Šeit ir pieejama angliskā versija, bet, kā arī redzams, ir piedāvā versija latviešu valodā. Šoreiz uzstādīsim latviešu valodā, atveram. Šeit, lūk, malā redzam pieejam latviskā versija, lejuplādējam viņu. Es jau to esmu izdarījis, un uz ekrāna jau ir viņa. Tālāk, kad tas ir izdarīts, kā redzam, šeit ir visi faili, kas mums nepieciešami. Tālāk, nākamais, kas mums vajadzīgs, ir jāieliek. Vēl pastāstīšu par to, ka es izmantoju savu datoru HAMP. Varbūt pieļauju, ka citi izmantos citu, bet atšķirība pilnīgi nekāda nebūs no tā. Visi faili, kas ir domāti WordPressam, ir jāieliek šādā direktorijā, kad atveram savu HAMP, vai tas būs jums kas cits, būtu jābūt mapītei htdocs. Atveram un iekopējam iekšā mūsu WordPress failus. Kad tas ir izdarīts, tālāk dodamies uz internetu pārlūku un rakstam sekojošu adresi iekšā. Tā būs mūsu datora lokālā adrese 127.0.1. Lūk, parādās mūsu WordPress, spiežam uz viņu. Tālāk jau sāksies instalēšanas soļi pašam WordPressam. Spiežam izveidot konfigurācijas datni. Tālāk spiežam Let's Go. Šeit ir jānorāda WordPress datu bāze. Bet pirms to norādam, mums ir jāzina, kāda tā ir. To mēs varam izveidot, ieejot šādā adrese 127.0.1 php myadmin. Atveram. Un šeit mums ir iespēja izveidot jaunu datu bāzi, un es izveidošu datu bāzi ar nosaukumu WordPress. Un spiežam izveidot. Kā redzam, šeit jau ir. Tālāk, šeit atstājam WordPress, jo man tieši tāds pats nosaukums ir datu bāzē. Šeit jānorāda lietotāju vārds. Es neesmu pats neko mainījis, tāpēc man standartā paliek lietotāju vārds root. Ja jūs paši kaut ko mainījuši, tad tur būs jūsu attiecīgais lietotāju vārds. Norādam paroli. Paroli arī pēc noklusējuma netiek lietot, ja vien paši neesam to ielikuši. Protams, es ieteiktu to ielikt drošības pēc. Bet šoreiz es neesmu paroli uzlicis, jo šo lapu tikai uzinstalēšu, lai parādītu to, kā WordPress vispār tiek uzstādīts. Pārējām atstāt kā ir un spiežam tālāk. Un tālāk spiežam Run the install. Ierakstam blogu nosaukums. Es ierakstīšu mans blogs un ierakstam e-pastu. Šeit ir iespēja atļaut blogu rādīt Google un citās meklēšanas sistēmās. Ja jūs gribat, lai jūsu blogs ir pieejams Google meklētājā, tad iekliks viņam ķeksīt. Un spiežam uzstādīt WordPress. Tā, šeit norādīts ir mūsu lietotāju vārds admin, un šeit paroli. Paroli nokopējam un spiežam pieslēgties. Šeit ievadam lietotāju vārdu admin, un šeit iekopējam mūsu paroli. Tālāk, šeit augšā uzreiz mums parādās loks, ka mums ļauj iespēja nomainīt paroli. Spiedīsim jā, kad mēs gribam nomainīt paroli. Šeit varam ievadīt jauno paroli, lai vieglāk būtu atcerēties. Un spiežam saglabāt izmaiņas. Izmaiņas ir saglabāts. Spiežot uz darba galds, tas ir mūsu admin parols.
panelis. Šeit mēs varam visu, ko veidot ar rakstiem, datnēm, veidot saites, lapas, rediģēt komentārus, pievienot dizainus, spraudņus, tie paši plugini, lietotājiem visu, rīki, iestatījumi. Pašu lapu varam apskatīt, spiežot uz manas blokus. Lūk, WordPress ir uzstādīts.